Ventspils uz vienu dienu bija kļuvusi par visas Latvijas muzeju nozares sirdi. Tradicionālajā Latvijas muzeja dienā pilsētā pulcējās vairāk nekā 400 nozares profesionāļu no Vidzemes, Latgales, Zemgales, Sēlijas un Kurzemes. Pasākuma kulminācijā notika Latvijas muzeja biedrības gada balvu pasniegšana. Ventspils muzejs jūtas ļoti pagodināts, jo šodien pie mums ir sabraukuši viesi un tiks pasniegt Latvijas muzeja gada balva. Mēs esam ļoti priecīgi, ka šis pasākums notiek tieši Ventspilī, jo mēs varam stāstīt par savu muzeju. Ventspils muzejniekiem tiešām ir ko rādīt. Viesi dienas gaitā izklīda pa visām 4 muzeja struktūrvienībām atbilstoši savām interesēm. Latvijas muzeja biedrība organizēja Latvijas muzeja biedrības gada balvu, un 2025. gadā starp nominantiem mums bija arī Ventspils muzejs ar savu brīnišķīgo pie jūras jauno ekspozīciju, kas aizrāva, iedvesmoja muzejniekus un žūriju. Un mēs sapratām, ka muzejnieki vēlas atbraukt arī no tālākā gala, gan no Latgales puses, gan no Vidzemes, ieraudzīt Ventspili un apskatīt tās struktūrvienības. Ventspils pie jūras brīvdabas muzeja jaunā ekspozīcija jau ir guvusi plašu rezonanci un pat starptautiskas godalgas. Kolēģi atzīst, klātienē redzētais pārspēja pat labākās gaidas, un tas kalpo kā spēcīgs iedvesmas avots jaunajiem speciālistiem, kuri šobrīd arvien aktīvāk ienāk Latvijas muzeju saimē. Es esmu Ventspilī vispār atzīšos tikai 2. reizi. Jā, un biju 2 muzejos, man ļoti patika. Tā bija Livonijas ordeņa pils un arī Brīvdabas muzejs jaunais. Ļoti fantastiski, ļoti skaista ekspozīcija jaunajā Brīvdabas muzejā. Un paldies visiem muzeja darbiniekiem par silto uzņemšanu. Tā ir tāda milzīga tīkošanās, tādēļ, ka mēs esam šeit šodien vairāk kā 400 nozares kolēģu. Tā ir iespēja satikties, izrunāt aktuālo, un tie ir arī mums visiem svētki šodien. Tomēr muzeju diena nav tikai svētki un tīklošanās. Aizkulisēs tiek pārunāts arī nozares aktuālākās problēmas. Īpaši Vidzemes un Latgales muzejos pēdējā laikā asi izjusta nepieciešamība pēc skaidriem krīzes un civilās aizsardzības plāniem. Kā rīkoties gaisa trauksmi laikā, kad muzejā atrodas apmeklētāji un kā nosargāt Latvijas identitātes pamatu mūsu kultūras mantojumu. Tāpat dienas kārtībā ir darbinieku atalgojums un muzeju fiziskā un sociālā piekļūstamība ikvienam sabiedrības loceklim. Aktuālākā problēma šobrīd ir tas, kas saistīts ar krīzes plāniem, ar civilo mācību, jo nav noslēpums muzeja glabā mantojumu, kas ir mūsu Latvijas identitātes pamats. Un īpaši Vidzemes un Latgales muzeji ir izjutuši, ko nozīmē šīs gaisa trauksmes un ko nozīmē strādāt tajā brīdī ar apmeklētājiem. Ventspils muzejnieki joko, ka gatavošanās procesā ielikta tik liela sirds, ka izdevies pat pasūtīt laiku kā zīda drānu. Bet pats galvenais mājapceļā kolēģi no visas Latvijas dodas ar jaunām idejām, ko noskatījušies Kurzemes krastā.